Baltais stārķis ir vides indikātora suga. Tas nozīmē, ka balto stārķu daudzums norāda, cik bagātīgā un veselīgā vidē mēs dzīvojam. Ja baltajam stārķim pietiek ko ēst un ēd viņš visu kaut ko. Viņš ēd kukaiņus visās attīstības stadijās, citus bezmuguru kalniekus, abeniekus, grauzējus, rāpuļus, kurmjus, uz zemes ligzdojošu putnu mazuļus un arī maites. Ja tā visa ir gana un baltajam stārķim pietiek ko ēst, tas nozīmē, ka vide kopumā ir ļoti bagāta. Šogad skaitām balto stārķu ligzdas un balto stārķu mazuļus reizi 10 gados. Atrastās ligzdas un vasarā saskaitītos mazuļus jāreģistrē lietotnē Dabas dati vai arī tīmekļa vietnē Dabas dati LV. Sīkāku informāciju atradīs Latvijas ornitoloģijas biedrības mājaslapā www.loba.lv. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Vācijas dabas aizsardzības asociācija.